sakārtoties, sasēsties, kur vēl var. Tie, kam ir telefoniņi, kas arī var to kvadrātkodu noskanēt. Šo te vēl var pievienoties arī tādai mazai statistikai no šodienas diskusijas, jo es tiešām gribētu šodienas stāstu, varbūt tiešām veidot vairāk kā diskusiju, lai arī jūs nedaudz kaut ko varat man pateikt, bet, laika ietvaros, tad mēģināsim to tā elektroniski paveikt. Bet, tad šodien stāstīšu jums par pļavām, diezgan pārsteidzoši, vai ne? Un tad runa būs tieši par zālē apsaimniekošanu un atjaunošanu, un es pati esmu Līga Gavare, un es esmu Latvijas dabas fonda zālāju eksperte, bet, principā, pļavā dzīvoju visu savu dzīvi, jo nāku no lauksaimniecības, paši ir ģimene apsaimniekojam 200 hektārus ar zemi, no kuriem aptuveni 150 hektāri arī tieši zālāju biotopi. Līdz ar to, principā, no 3 gadu vecuma to vien daru, kā skrienu pakaļ govīm un laboju aplokus, un tad vecāki dažreiz gan sūdzās, ka tajā brīdī, kad sāku par augiem interesēties, tad es tos aploku gājienus tā daudz ilgāk sāku veikt. Bet tātad pļavās esmu tiešām visu dzīvi dzīvojusi, un tāpēc šodien jums nestāstīšu teorētiskas muļķības, bet kaut ko vairāk no dzīves varbūt. Tad, lai gan būs praktiski, protams, bez tādas vēstures un saprašanas, kā mums zālē ir veidojušies neiztikt, tāpēc sākumā nedaudz parunāsim par un ap zālājiem Latvijā, kā tie ir veidojušies. Tad pastāstīšu jums, kā pašiem veikt sava zālāja sākotnējo novērtēšanu ar domu, vai mēs varam dabūt biotopu. Tālāk, kā apsaimniekot zālāju, ja viņš ir labā kvalitātē, tā, lai labi ir gan pašam, gan arī dabai. Un arī gadījumā, ja jūs domājat, ka jums ir tāds bioloģisks, labs, daudzveidīgs zālājs, bet viņš vēl nav reģistrēts kā oficiāls biotops, tad izstāstīšu jums arī šodien, kā to oficiāli reģistrēt un pie tā tikt arī papīros. Un tad arī pašās beigās iepazīstināšu ar vietām, kur iegūt atbalstu zālāju atjaunošanai. Ja kāds vēl nav paspējis šo te kodu noskanēt, tad var droši noskanēt kodu, pievienoties arī statistikai, un ar to arī mēs sāksim tagad. Tagad jums vajadzētu parādīties kartītē jūsu telefonos, kur jums ir jāatzīmē, kurā pusē atrodas jūsu zālājs, vai tas ir mauniņš, varbūt puķēns, kuru jūs savā zālājā kaut kur piemājā gribat atjaunot. Tad gaidīšu jūsu punktiņus un sapratīsim, no kurienes tad jūs visi šodien esat ieradušies. Tad gaidam vēl kādu, varam redzēt, ka mums ir tāds krietnas vairums tepat Rīgā, diezgan likumsakarīgi, protams. 5 mums ir no Rīgas, arī parādījās mums, kur zemgala vairāk. Es domāju, ka varam teikt, ka mums tā Latvija ir pārstāvēta diezgan vienmērīgi. Tā kā aptuveni visur, kur jau mums pa kādai pļavai arī ir. Tad iesim tālāk par to vēsturi un kā tad dabiskie zālāji ir radušies. Tātad Latvija pirms 11,000 gadu izskatījās, nepavisam tā kā šodien, tas ir skaidrs. No ladājiem atbrīvojās 13-14 tūkstoši gadu atpakaļ, un tikai tad parādījās pirmie augi, parādījās pirmie sīkie krūmiņi, pundurbērzi, un tad, sakojot ziemeļbriežiem un citiem dzīvniekiem, teritorijā ienāca arī cilvēks beidzot. Un tikai tajā brīdī, kad ienāca cilvēks, kas ir aptuveni 1000 gadus pirms mūsu ēras, sāka cilvēki arī līst līdumus. Un tātad tas ir tas brīdis, kad cilvēki sāka intensīvāk pievērsties zemkopībai, kas nozīmē, ka viņam vajadzēja vairāk zemkopības platību, kur apstrādāt zemi. Un līdz ar to sākās līdumu līšana, kas tātad ir process, kā rezultātā mēs atmežojam teritoriju, nocērtam kokus, raujam ārā saknes, to, kas ir nevajadzīgs un neizmantojams, mēs sadedzinām turpat, lai uzlabotu augsnes auglību uz zemes. Un īstenībā, lai gan mēs to varbūt tā mūsdienās nesaucam, līdumu līšana turpinās arī mūsdienās. Principā katru dienu kāds stūrītis Latvijas visdrīzāk tiek atmežots, un arī mēs paši savā saimniecībā pēdējo 3 gadu laikā esam aptuveni kādus 10 hektārus arī, tā teikt, izlīduši. Ja? Un tātad pāris bildītes, tad arī varam redzēt, ka
1904. gadā arī līdumi ir līsti. Protams, mūsdienās mums notiek vieglāk ar lielākām tehnikām, bet tātad vēsturiski tika darīts ar ļoti, ļoti lielu cilvēku darba spēku. Nu, lūk, un mūsdienās mums ir jāatcerās, ka gandrīz visas lauksaimniecības zemes Latvijā ir veidojis cilvēks. Te arī mēs varam redzēt tieši no mūsu saimniecības bildi, kur mēs katru gadu vienu zārdu arī ar ģimeni uzkraujam. Un tad tā galvenā doma ir, ka cilvēks ir visa pamatā, ja mēs runājam par zālāju pastāvēšanu, jo, kā jau minēju, Latvijā sākotnēji bija tikai meži. Un tad ienāca cilvēks, sāk šīs teritorijas apsaimniekot, un tad mums parādījās zālāji, kuriem vienmēr ir vajadzīga šī cilvēka darbība, vai tā būtu krūmu ciršana, vai tā būtu pļaušana, vai arī atsevišķos gadījumos mūsdienās mēs vienkārši teritorijās laižam savus mājlopus, lai šīs teritorijas tiek noganītas. Nu tad jautājums jums, pirms mēs ejam tālāk, cik procentus no Latvijas šobrīd aizņem dabiskie zālāji? Jums jāpavalk tas mazā bumbiņa. Nu, redzam, jā, ka mums ir diezgan daudz un dažādi varianti. Kāds domā vairāk, kāds domā mazāk. Izstāstīšu jums, kamēr vēl kāds domā, tad sākotnēji, tātad, teiksim, 19. gadsimtā, Latvijas teritorijā bija 30% Latvijas, kas tātad bija ar dabiskajiem zālājiem. Un jau pēc nepilniem 50 gadiem tas skaits bija sarucis līdz 13%, bet šobrīd, diemžēl, tā statistika, ko jūs man tur ierakstījāt, ir krietni bēdīgāka. Latvijā ir palikuši tikai 0,9% dabisko zālāju. Tātad ļoti maz stūrīts Latvijas, ja mēs visus šos zālājus saliktu vienā mazā čupiņā, vienā Latvijas stūrītī. Un šis samazinājums ir noticis pārāk strauji un ļoti ātri. Vai jums ir minējumi? Ir divi galvenie iemesli, kāpēc? Vai jums ir minējums, kas varētu būt pirmais un otrais iemesls? Lauksaimniecība, jā, bet tad droši vien būs tāds specifiskāks veids, tad būs runa par intensīvo lauksaimniecību, kā rezultātā mēs teritorijas suzaram, mēslojam, sējam kaut kādus kultūra augus, kaut kādos pārāk lielos apmēros, kā rezultātā tas ir noticis uz šo zālāju vajadzībām balstoties. Un otrs variants? Jā. Tas, ka pļaus netiek apsaimniekots un aizaugt. Tieši tā, tātad divas radikāli pretējas lietas. Intensīvā lauksaimniecība, kā rezultātā mēs pļavā darām pārāk daudz, un, kā minēja, tieši pamešana, ka mēs darām pārāk maz, jo šīs teritorijas tādas dabiskas sukcesijas rezultātā, tāda dabiska procesa rezultātā aizaug un līdz ar to pārvēršās atpakaļ par meža zemēm, kā tas bija 11,000 gadus atpakaļ. Un varbūt kādam liekas, ka kāda starpība, biotops, ko man tas dod, bet tāpēc ir arī termins ekosistēma pakalpojumu izveidots, un zālē tiešām mums sniedz daudz un dažādus ekosistēma pakalpojumus, un viens no šiem veidiem ir atbalsta un regulācijas pakalpojumi, kas tātad tā vide, ko mums zālē sniedz, un tās vides sniegtie pakalpojumi. Un šajā gadījumā mēs domājam gan par to, ka zālē mums uztur aputeksnētājiem dzīves vidi, dabiskie zālāji mums arī palīdz cīnīties ar dabiskajiem kaitēkļiem, jo pļavā viss ir līdzsvarā. Mums ir gan kaitēklis, gan arī cits kukainis, šajā gadījumā labi zināmā mārīte, kas arī tad šos kaitēkļus apkaro. Dabiskie zālāji ir ļoti rezistenti pret invazīvām sugām. Dabiskie zālāji un palīņu zālāji, piemēram, ļoti palīdz mums klimata un plūdu regulācijā, kas šogad mums ir ļoti aktuāls temats. Lūk, un arī augsne dabiskajos zālājos pati par sevi ir spējīga atjaunoties dēļ šīs daudzveidības, kas zālājos ir sastopama. Nākamā ekosistēma pakalpojuma grupa ir resursi, ko mēs varam iegūt. Tad resursus mēs šodien varam visu dienu arī baudīt, jo tātad mēs varam iegūt daudz un dažādus produktus tieši arī no zālājiem, gan no dabiskā pļauju produkta, piemēram, kas būs gan medus, gan jogurts, gan gaļa. Tātad visādi tiešām taustāmi labumi, ko arī šodien jūs varat droši izmēģināt. Un trešais, kas varbūt dažreiz šķiet tāds mazāk zināms un varbūt ko grūtāk ar naudu novērtēt, ir kultūras pakalpojumi, ko mums dabiskie zālāji sniedz. Un es domāju, ka mums visiem tomēr ir tā mentālā vērtība pļavas un
Un es domāju, ka latviešiem ir tomēr galvā vienmēr Jāņi, vienmēr ir vainaga pīšana, un kā tad bez tā. Nu, lūk, tad tieši tā arī ir tā kultūras vērtība, ko mums pļavas turpina saglabāt, tik līdz mums pazudīs daudzveidīgās pļavas. Tajā brīdī mums arī pazudīs iespēja šos te kultūras baudījumus baudīt. Nu, lūk, un papildus arī, protams, mākslinieki mums iedvesmojos no šīm te visām dabas vērtībām, un tad arī varat dzīvē apskatīt arī šo te Rozentāla Ganumeitas gleznu, un tas arī tādu mūsdienīgu pārveidojumu par to, kā tas izskatīsies mūsdienās, ņemot vērā, ka mums to dabisko zālēju platība samazinājušās, tad arī pa labi varam jau uzmest aci, ka ir divas gleznas izliktas un ir redzamas. Tad par to zālāju stāvokļa sākotnējo novērtējumu. Tātad šeit esmu parādījusi mazu kartīti, kur ir redzama teritorija 1998. gadā. Un tātad pirmā lieta, ko jums vajadzētu darīt, ir tieši apskatīt šādas te vēsturiskās kartes, ja jūs interesēties, kas jūsu zālājā kādreiz ir bijis, lai saprastu, kas tur apakšā ir un vienkārši saprastu, cik daudz darba varbūt ir jāiegulda. Lūk, te mēs varam redzēt apakšā labajā pusē, redzam, ka tur ir uzarts laukums, tātad ir dārs bijis teritorijā. Pēc tam jau 2004. gadā redzam, ka ir vēl viens dārs izveidots un iepriekšējais dārs ir aizaudzēts. Un tad laika gaitā varam redzēt, ka šajā te pļavas teritorijā apakšā labajā pusē, aptuveni bildītē laikam centrā, var redzēt, ka šīs te dārzu teritorijas, kad viņas tiek pamestas, viņas šajā gadījumā pļavā ir neapsaimniekotas, un viņas aizauga ar krūmiem. Un tad, ja tā lēnām šķir uz priekšu, tad arī labi var redzēt tos kvadrātus, kur viņi ir saglabājušies. Nu, lūk, un tad aptuveni 15. 16. gada ziemā, šis ir mūsu ģimenes zālājs, šo te arī teritoriju mēs attīrījām no krūmiem un atkal atgriezām uz to sākotnējo zālāja izskatu pirms šīs atjaunošanas. Un tas tātad ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, kas tur ir bijis darīts iepriekš, lai mēs saprastu, kādas tās problēmas, ar kurām mēs varētu saskarties, ar kurām mums varētu būt jātiek galā zālāju atjaunojot nākotnē. Tātad viens ir izpētīt zālāju vēsturi, viens varētu būt koki, viens varētu būt, ka ir bijusi aršana un kad tā aršana ir notikusi. Tātad, ja ir bijusi aršana, tad ātrākais laiks, cik mēs varam domāt, ka mums tiešām biotops būs biotops, ir 15-20 gadi, ja mēs tiešām aktīvi uz to strādājam. Līdz ar to uzart mēs varam vienā dienā, bet atjaunot, diemžēl, tikai 20 gadu laikā. Nākamā lieta, ar ko mums vajadzētu tikt galā, ir noskaidrot, kas mums zālāju traucē apsaimniekot. Jo ir skaidrs, ka zālājs nepastāvēs, ja mums ir daudz lietu, kas mums ierobežo to tikšanu pie zālāja vai iebraukšanu mūsdienās ar tehniku šajā zālājā. Līdz ar to būtu jānovērtē, vai mums teritorijā nav nelīdzena zemes virsma, vai mums ir pārāk daudz, vai varbūt putnu aizsardzībai pārāk maz ciņu, vai mums ir pārāk daudz kūlas, kas novērš bioloģiskās daudzveidības veidošanos. Mums ir varbūt pārmitras vietas, kas ir pārpurvojušās, kur varbūt ir bebru darbība aktīvāka bijusi. Kā arī tātad jau minētais koku un krūma apaugums arī tātad ir jānovērtē, un šīs arī tās problēmas, ar kurām vajadzētu sākotnēji tikt galā, lai tā pļava arī spētu ilgtspējīgi pēc tam tikt apsaimniekota. Tālāk, sugu sastāvu novērtēšana, un tas varbūt ir tāds savā ziņā grūtākais darbiņš, jo tātad mums ir jādomā par to, kādas sugas mēs atpazīstam, kādas mēs neatpazīstam, un nedaudz ir jāpalasa tie materiāli. Bet tātad mums ir vairākas sugu grupas, kam mums būtu jāpievērš uzmanība. Tātad pirmā, un es teiktu, tāda varbūt vieglākā, mums arī šodien varam apskatīt pāris paraugus, ir tātad invazīvās sugas. Dabiskajos zālājos invazīvām sugām pilnīgi noteikti nevajadzētu būt, bet kaut kāds neliels procents ir pieļaujams, tātad biotopu ir iespējams kartēt arī, ja tur ir nedaudz kaut kādās malās šīs invazīvās sugas palikušas, bet ja to ir vairāk kā 70%, noteikti biotops mums šajā teritorijā nesanāk. Tātad invazīvās sugas mums ir Kanādas zeltsnotiņa, kas gan man šodien galvā, gan arī tepatās mums vāzē pie ekrāna, lupīnas, visiem labi zināmais Sosnovska latvānis, vai arī, piemēram, Gaujas ielā diezgan daudz arī miķelītes, kas arī tagad drīzumā jau ziedēs.
Nākamā grupa mums ir ekspansīvās sugas, un tad šajā sarakstā mums ir podagras gārs, suņu burkšķi, arī lielās nātres, un arī šāds te pieneņa lauks, kurš varbūt pavasarī ir skaists, bet es domāju, ka labi zinām, ka pēc tam, kad tās pienenes nozied, tad pēc tam mums tas zālais paliek diezgan vienveidīgs, bez krāšņiem ziediem, un liela daudzveidība šajās teritorijās neveidojās. Nākamā lieta, kas mums ir jālasa, kas jau tāda pozitīvāka paliek, ir raksturīgās sugas. Mums vajadzētu pietiekoši lielu raksturīgo sugu sastāvu, un raksturīgās sugas mums ir visas tās, kas nav sliktas. Tātad viņas pļavās ir raksturīgas, tipiskas, viņas ir bieži sastopamas. Tātad pīpenes, bitenes, arī nārbulis, zvagulis, tātad daudz un dažādas sugas, kurām nav noteikts nekāda šādas te agresīvas īpašības, kas varētu traucēt pļavai attīstīties. Un tad ir īpašās sugas, kas ir BVZ, bioloģiski vērtīgo zālāju indikātoru sugas, un tad bildītēs mēs redzam vārpu Veroniku, dzirkstelīti, kalnu āboliņu, īsto madaru. Tātad šīs ir tās sugas, kas jums ir pa īstam svarīgas, ja jūs gribat saprast, vai ir vajadzīgs saukt ekspertu, kurš varētu šo teritoriju nokārtēt par biotopu. Jo tātad, ja jūsu zālājā ir vismaz 3 sugas no šo aptuveni 50 sugu saraksta, tad tiešām jau ir vērts apdomāt, ka ekspertu var saukt. Tātad vismaz 3 sugas un tāds salīdzinoši labs un daudzveidīgs zālājs. Un ja ir 5 indikātoru sugas zālājā, tad par visam noteikti ar steigu ir jāsauc eksperts, jo tiešām varam garantēt, ka biotops ir. Jo tātad indikātoru sugas mums parāda, un viņas indicē, ka šajā zālājā pilnīgi noteikti ir vēl daudz citu arī sugu. Tātad viņas sauc tādas kā lietussargu sugas, kuras zem sevis tad parāda, ka būs vēl daudz arī citu. Un tad mums ir varbūt tiem, kas gana vai varbūt kuri mauriņā savu zālāju atjauno. Tad svarīga grupa vēl ir pārganīšanas indikātoru sugas, kuras vairs nav labā kategorija šajā te sugu sarakstā, bet vairāk tādas, kas liecina par kaut kādu nedaudz nepareizu apsaimniekošanu, šajā gadījumā pārganīšanu, bet tā varētu būt mauriņos arī pārāk bieža pļaušana, tātad ļoti bieži kaut kur pie taciņām. Es domāju, ka arī esat redzējuši, ka aug mazais baltais ložņā āboliņš, Jākaba krustainis, un ļoti tipiski lielā ceļtaka, jeb ceļmālapa, kas arī labi parāda tātad to vidi, kur viņai patīk augt. Lūk, un šīs sugas savairojas vietās, kur notiek ļoti aktīva šī te nomīdīšana vai nograušana šīm teritorijām, un tajā brīdī tās ir vienīgās, kas šajā teritorijā paliek, un ja viņu paliek par daudz pļavā, tas nozīmē, ka kaut ko mēs darām nepareizi, un ir jāpiedomā pie tā apsaimniekošanas veida, ko mēs tur veicam. Un tad pēdējā lieta, kad mēs saprotam, ka mums nav pārāk daudz invazīvu un pārāk daudz ekspansīvu sugu zālājā, tajā brīdī mēs skatāmies uz pļavas kopējo skatu, cik mums tur ir sugu. Un augšējā bildē mēs redzam daudzveidīgu sugām bagātu zālāju. Un apakšā mēs arī redzam biotopu, bet šis biotops ir palieņu zālājs, kuri tipiski jau no savas veidošanās ir tātad, viņiem raksturīgs ir nevis liela daudzveidība, bet tās funkcijas, ko viņi veic, kas ir tātad šī te ūdens filtrācija, ūdens noturēšana palu laikā. Tātad palieņu zālājs ir principā vienīgais biotopu veids, kurā sugu daudzveidība var nebūt tik liela. Bet savukārt visos pārējos tādos sausākos mērni mitros zālāju biotopos vienmēr ir svarīgi, lai tā pļava ir krāsaina, lai tajā ziedu laikā tiešām mēs redzam, ka ir sugu daudzveidība. Tad tas būtu tāds ļoti, ļoti jau labs arī rādītājs, ka tas zālājs iet pareizajā virzienā. Un tad ir jūsu nākamais uzdevums uzrakstīt, kādi dabisko zālāju aug jūsu zālājos. Kādi jums ir redzēti, kādi ir sastapti, vai tie ir varbūt kāds vēl no sliktajiem, ar kuriem būtu jātiek galā, vai varbūt tas ir jau kāds raksturīgais vai pat indikātoru sugas, varbūt kādā izsargājuma suga. Varat droši arī rakstīt ne pilnos nosaukumus, bet tikai to otro vārdu tam augam. Mums ir āboliņi, mums ir margrietiņas, pīpenes, madaras, naktsvioles, asinzāles. Lūk, tad šajā sarakstā es īstenībā vēl projām neredzu nevienu pašu ekspansīvu vai invazīvu sugu. Tā kā, tas jau izskatās, ka jūsu pļavas tad ir ļoti, ļoti labas, un mēs arī te jau esam izveidojuši tādu
īpašu pļavu. Ar ļoti daudz maderām, starp citu, pēc tā skata. Arī ir aizsargājumi sugas, gan naktsujoli, gan zagušpirkstītes ir minētas. Nu, arī indikātoru sugas mums ir gaļbiksīta minēta. Vīgrieze, tad jautājums, kura vīgrieze? Mums ir parastā vīgrieze, kas gan var būt ekspansīva suga, bet vēl mums arī ir lielzied vīgrieze, kas savukārt tad mums būs indikātoru suga. Tā kā vīgriezes arī mums ir divas dažādas, un ja kāds nav redzējis, kā viņas atšķirās, tad var pretī oranžajā teltī arī apskatīt mazu pļavas fragmentiņu, kur arī lielzied vīgriezes šajā brīdī jau sēklas ir arī redzamas un sastopamas, un var apskatīt, kā tad tā lielzied vīgrieze izskatās un kā viņa atšķirās no parastās. Nu, lūk, iesim tālāk. Tad kā apsaimniekot zālē tā, lai labi ir gan pašam, gan arī pļavai. Tad pļavu atjaunošanā un apsaimniekošanā mums ir 3 galvenie nosacījumi, kas mums ir jāievēro, un tad viens no tiem ir biomasas novākšana. Mums ir principā vienalga, vai tas notiek govī tur ganoties vai cilvēkam pļaujot šo teritoriju, un pēc tam obligāts nosacījums ir šo te visu savākt. Tātad govs, protams, pati parūpējās par to savākšanu, viņa zemē neatstāja mums zāli, bet ar traktoru tātad kādreiz tika veikta smalcināšana, kas ir tāds ļoti, ļoti liels mīnus pļava apsaimniekošanā, kas dod zemei papildus barības vielas, līdz ar to mums daudzveidība samazinās. Nu, lūk, tālāk. Nākamais noteikums ir ekstensīva apsaimniekošana, tas nozīmē tāda mierīga. Sauksim to tā. Un to var realizēt attiecīgi, piemēram, pamainot arī lielopu šķirni, ko jūs, piemēram, ja jums ir savus ganāmpulks, tad šajā gadījumā bildītē redzams Skotijas Highlanders, kas ir lēnaudzīga suga, kas arī ēd mazāk zāli, kur ir mazāk prasīgus, tātad barību, ko viņi uzņem. Nu, lūk, tad ir gadījumi, kad arī cilvēki, kas atjauno zālājus, pāriet uz šādu te lielopu šķirni, lai palīdzētu zālājiem. Bet, protams, tas nav obligāts nosacījums, bet tāds realizējums. Tad, protams, nākamais noteikums mums būtu nepļaut zāli kā mauriņu. Tātad mums tomēr ir jāatstāja vieta gan putniem, mums jāatstāja vieta arī, kur tām sēklām nedaudz paslēpties, lai putniem nav tik viegli arī tās sēklas, kas izbrušas, ir apēstās. Un nekādā gadījumā tātad šīs zālājus mēs nemēslojam un tātad zālājam, jo nabadzīgāks zālājs mums ir, jo labāk. Jo tātad arī nedaudz pie tā zinātnes pieiesim. Grafikā parādīts, tātad slāpekļa daudzumam pieaugot, mums ar ļoti, ļoti redzami samazinās šī suga daudzveidība zālājā. Un tas izskaidrojums ir parādīts labajā pusē esošajā grafikā. Tātad, ja mums augsnē ir daudz barības vielu, tad tas nozīmē, ka tam augam nav jācenšas ar saknēm aizlīst līdz tām barības vielām. Viņš var palikt ar saknītēm, viņš neveido stipru velēnu, tas saknes nelien dziļumā, viņas turpat augsnes augšņā tikai dzīvojās. Un tas augs, pati tā zaļā masa, viņa izaug ļoti liela, jo viņai nav jātērē enerģija sakņu audzēšanā. Savukārt, ja mums ir dabiskais zālājs, tātad, kur ir nabadzīga augsne, šie augi veido sakņu sistēmu, izteiktu velēnu, tas nozīmē tātad arī šādā te slapjā laikā mums ir daudz vieglāk pa šo zemi staigāt, jo mums ir izveidojies kārtīgs pamats šajās te vietās. Un augi savukārt līdz ar to auga izmēros maziņi, kas nozīmē, ka arī kaut vai lielākā kamolzāle vai timotiņš nevienmēr tik traki nolēnos to mazo gaļbiksīti vai dzirkstelīti, un viņa arī spēs uzziedēt, un viņai nebūs jācīnās ar to lielo augu konkurenci. Nu, lūk, un trešais noteikums, par cik mums mūsdienās īsti vairs nav iespējams tāds... Mums nav dabisko zālēdāju, kas var migrēt no viena Latvijas puses uz otru Latvijas pusi un pārvietoties. Un šādā te veidā tā ļoti viegli šīs sēklas no vietas uz vietu pārnest, tad mums pašiem ir jāpalīdz sugām izplatīties. Un tad pirmajā bildē arī varam redzēt, tad mums ir nepļauto laukumu atstāšana, kas arī šobrīd ir ar likumdošanu tāds atļauts pasākums, ko var zālājos veikt.
var atstāt uz 1 hektāru 0,1 hektāru lielu šo te nepļauto laukumu, kas ir tāds kā sēklu nogatavināšanās laukums, kur tātad pat, ja mums tā pļava ir ap tajos jāņos jānopļauj, tad šajās te vietās sēklas, kas ienākās vēlāk, ir spējīgas nogatavoties un izsēties. Nākamā lieta mums ir malas, kas arī starp citu šogad ir Latvijas dabas fonda izsludinātā gada dzīvotne. Un tad šajā gadījumā mums ir ceļmala, bet runa arī būs par meža malām un upju malām, bet tātad tieši ceļmalās mums ļoti bieži saglabājās sugas, kas zālājos vairs nav, jo zālājs ir bijis uzarts, bet pašu ceļmalu varbūt īsti neuzar vienmēr, un tas pat ir tātad šajā gadījumā ļoti labi, jo malas mums strādā kā šīs tādas kā sugu koridori, kur viņi var no vienas pļavas uz nākamo pļavu aiziet un izdzīvot. Savādāk, ja mēs esam šo pļavu nopļāvuši un uzaruši līdz pašai ceļmalai, tad tām sugām vairs nav kur paslēpties un viņas izzūd no teritorijas. Tad nākamā lieta – mēģināt varbūt kaut vai tāda principa pēc, cik pa laikam, lai jautrāka dzīve, lai bērniem iemācītu zārdu kraut, uzkraut kādu zārdu, un tad šajā procesā, kamēr mums sēklas zārdā žūst, tikmēr sēklas turpina birt un nogatavoties, un pēc tam, kad tad jau vidū redzams baltajā mašīnā iekrautā zāle, kad zārdu vedam projām no teritorijas, tad atkal mēs to zāli sakustinam, samiksējam, un sēklas atkal mums var birt, un mēs arī vedot šādā atvērtā kravas kastē to sienu, mēs arī tās ceļa malas piebirdinam ar sēklām, varbūt, kas tur iepriekš nav bijušas. Nu, tad jau tāds fizisks veids, ko mēs tā tiešām ar nodomu varam darīt, ir vienkārši ievākt sēklas, un tās arī vienkārši manuāli savos zālājos pārvietot no viena zālāja uz otru vai no kādas ceļmalas uz savu zālāju. Tālāk par pļaušanas laiku. Nu, galvenais nosacījums būtu, ka ir jāmēģina sabalansēt pļaujas laiks ar putnu vajadzībām un augu vajadzībām. Un tas, protams, neizklausās arī varbūt nemaz tik vienkārši, un tā arī nav, jo tad vienmēr mums ir jāskatās, ja mēs gribam labu sienu, mums ir jādomā par laikapstākļiem, mums ir jādomā par tehniskajām iespējām, lai mēs neatstājam risas pļavā, jo mūsu pļava ir slapja. Tātad šis gads noteikti ir tāds, ka daudzi atstāja savu zālājus pļaut uz tad vēlāku rudeni, jo pļavas ir ļoti, ļoti slapjas šogad. Nu, tad šis ir tas gads, kad īstenībā augiem un putniem varētu tādas mēreni mitras pļavas patikt labāk, jo viņiem to dot iespēja izsēties un arī izaugt, ja runāja par putniem. Un tad arī bildītē mēs redzam par griezēm šādu te grafiku, un tātad ieteiktais pļaušanas laiks ir jūlija vidus, jo gadījumā, ja mēs tomēr pļavu pļaujam tipiski ap jāņiem, tad mēs varam redzēt arī, kurā vietā tā sarkanā līnija parādās, ka tātad tieši jāņos pļaujot griezes tomēr visbiežāk, arī tie mazuļi vēl nav lidojoši, un viņi nespēja aizbēgt no šīm pļaujmašīnām, izskaptīm, un šīs liksdošana viņam tiek iztraucēta. Un tad ļoti labi būtu arī pļaušanas laiku ik pa laikam mainīt. Tātad, ja vienā pļavā mēs daudzus gadus esam pļāvuši agri un pēc tam ganījuši lopiņus vai tieši otrādi, tad būtu labi tomēr to darīt. Ja ne katru gadu mainīt, tad vismaz ik pa laikam atļautām sugām, kas vēlāk uzzied, tomēr izziedēt arī lielākā platībā, tātad, lai uzlabotu šo iespēju sugu daudzveidībai saglabāties. Pļaušanas veids. Šeit arī tātad mazā bildīte ar bultiņām tieši no mūsu saimniecības zālājiem. Jāplāno pļaušana ir veidos, kas neiesprosto dzīvniekus. Tad tas nozīmē, ka mēs nepļaujam no malām visu laiku uz vidu, un, protams, dažreiz ir zemnieki, kas saka, kāda tā, tas vispār nav iespējams, jo teorētiski vienmēr saka, ka jāpļauj no vidus tātad uz malām. Bet tas tiešām nav ar tādu loģisku un labu saimniekošanu savienojams, jo to ir vienkārši ļoti grūti izdarīt. Tāpēc mūsu saimniecības zālājos mēs darām attiecīgi šādi, kā ir redzamas bildē. Mēs sākumā ar traktoru pļaujam 2 apļus apkārt ap pļavu, un pēc tam izvēlamies taisnāko vietu, kur mēs varam braukt taisnu, jo
traktoristiem ļoti patīk braukt taisnās līnijās un nedomāt par stūras grozīšanu, kamēr viņi brauc traktoriem. Līdz ar to tā arī mēs darām, un tad ir redzams, ka 2 sarkanie apļi, tad apbraucam apkārt, nopļaujam pirmo, lai būtu pēc tam ar dzeltenajām vultām braucot šurpu turpu no vienas puses, iespējams tātad apgriezties. Un speciāli tātad pļaujam gar to garāko malu gar ceļu, gan tāpēc, ka garāka taisnā mala, gan arī tāpēc, ka tad putnus, kas pļavā ir, un arī kukaiņus tai skaitā, mēs lēnām aizdzenam uz tiem krūmiem un citām pļavām, kur viņiem ir patvērties, nevis uz ceļu, kas ir kreisajā pusē. Tātad katrā pļavā var šādu te loģiku izdomāt un saplānot pļaušanu tā, lai ērti ir gan jums pašiem, gan arī putniem ir iespējams kaut kādā veidā aizbēgt. Un tad šajā bildē arī varam redzēt, ka teritorijās ir atstāti arī nepļautie laukumi, kas ir tātad ar šiem te zaļajiem trīsstūrīšiem atzīmēti. Un tad arī varam redzēt, ka mēs īstenībā nepļautos laukumus neplānojam tā ļoti speciāli kaut kādu apaļu vai sirsniņas formas. Mēs viņus plānojam vietās, kur mums sanāktu ar traktoru neizdevīgi braukt vienu mazu reizīti. Mēs atstājam vietās, kur mēs varam tātad iztaisnot šo te braukšanas veidu, un tātad atstājam trīsstūrīšus vietās, kur vienkārši mums nesanāca nobraukt, un ja tur paliek, tad tur paliek, tad mums tās sēklas nāks un izplatīsies. Nu, un tad nākamā tēma, kā no daudzveidīga zālāja tikt pie zālāja biotopa. Tātad jūsu uzdevums ir sākumā apskatīt jūsu zālāju. Es jau minēju, tātad kā noteikt, vai jūsu zālājs ir jau tāds labs biotops, un vai tur kaut kas vēl ir jādara. Bet tātad arī tad, ja jūs gribat tikt pie biotopa, būtu svarīgi no sākuma savu zālāju apskatīt. Jo tātad jau minēju 3 indikātoru sugas vai 5 indikātoru sugas, tas jau būtu ļoti labi. Un tādā gadījumā, ja jūs tiešām uzmetīsiet acis savam zālājam, jūs lieki neiztērēsiet naudu. Jo gadījumā, kad jūs saprotat, ka jums ir biotops, tad jums ir jāsauc certificēts zālāju eksperts uz tātad jūsu zālāju, lai viņš var šo teritoriju novērtēt. Un, nu, protams, ja jūs izsaucat un samaksājat privātu personai par šo darbu, viņš atbrauks, vai viņš nokartēs biotopu vai nenokartēs, viņam tik un tā būs jāsamaksā, vai ne? Līdz ar to būtu labi iepriekš pļavā ieiet un tomēr savas sugas saskaitīt un saprast, vai ir vērts to ekspertu trobulēt, vai ir vērts viņam maksāt, vai viņš vispār tur kaut ko varēs saskaitīt. Nu, lūk, un tad šos ekspertus var atrast šajā saitē, kas ir dabas ekspertu reģistrs, dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā. Tad QR kodā var atrast arī šo saiti un nokļūt uz konkrēto vietu. Un tad, kad eksperts ir jūsu zālājā, tātad jūs esat jau pats pārbaudījis savu zālāju, eksperts ir piekritis braukšanai, esat vienojušies par šo sadarbību, tad zālājs ar šādu te attēlā redzamo anketu ar ļoti daudz sīkiem burtiņiem un sugu sarakstiem ies jūsu zālājā un tad aizpildīs šīs te lapas. Tur būs gan runa par zālāju struktūrām, gan labajā pusē ir 2 dažādi laukumi, kuras eksperts izskaita visas sugas, kas ir 5x5 metros atrodamas. Nu, gan tad arī papildus sugu tādu veikšanu visā un uzskaitu visā zālājā veids. Un tad šo te anketu paraksta un dod dabas aizsardzības pārvaldei, kas tālāk veic šo te anketu pārbaudi. Viņi apskata anketas, saprot, vai tur neizskatās, ka kaut kādas muļķības būtu ierakstītas, vai tur viss šķiet kārtībā ar to visu. Un, ja ir nepieciešams, veic arī kontroli dabā. Un šajā gadījumā tas arī ir iespējams tad, ja eksperts ir iesniedzis anketu, bet zemes īpašnieks nepiekrīt zālāja šim te kartējumam. Ja zālāju tad eksperts nokartē kā neeksistējošu biotopu, ka tur nav biotops, nu tad jūs arī varat šo te viņa lēmumu apstrīdēt, nu un tad dabas aizsardzības pārvaldē būs jābrauc pārbaudīt, kā tad tur īsti ir, nu un tad ir iespējams šos rezultātus pārstrīdēt. Un tad, kad viss šis ir izdarīts, šo informāciju dabas aizsardzības pārvalde pārnes datubāzē, un katru gadu janvārī, aptuveni janvāra vidū, informāciju atdod lauku atbalsta dienestam, kas tad tālāk darbojas ar visiem atbalsta maksājumiem un kompensācijām un visām pārējām tātad jau dokumentu lietām, ar ko tad arī, ja jums šādi zālāji ir jūsu īpašumā, tad arī jūs droši vien esat pazīstami. Nu, lūk, un nākamā tēma, kur iegūt atbalstu zālāju atjaunošanai. Tātad viena no vietām, kur jūs varat palasīt gan par
veidiem, kā atjaunot zālājus, gan par dažādiem apsaimniekošanas veidiem, kā arī atrast ļoti daudz un dažādus noteicējus, ir pļavu informācijas krātuve, tātad Latvijas dabas fonda bibliotēka, kur var atrast dažādas materiālus par to, kā ievākt zālāju sēklas, kā atjaunot zālājus, un daudz ko citu. Tātad noteikti var šo te mājaslapu apskatīt un painteresēties, kas tur vēl ir ieraugāms. Tālāk Latvijas dabas fonda atbalsta punkts zālāju apsaimniekotājiem, ko arī šodien jūs starp citu varat apmeklēt. Un tieši pa labi no jums, oranžajā teltī, Latvijas dabas fonda arī atbalsta punkts ir atrodams. Un ja kāds jautājums ir konkrētāks tieši par jūsu zālāju, tad arī šajā teltī tad visus šos jautājumus jūs varat uzdot ekspertam, tajā skaitā arī man kādos brīžos, un tad palīdzēsim tikt pie risinājuma tai jūsu problēmai. Un gadījumā, ja šodien jūs klausties mūsu attālināti, tad arī, protams, iespēja ir rakstīt uz mūsu e-pastu un arī šo konsultāciju pieteikt attālināti e-pastā, jo tātad atbalsta punkts strādā visu laiku, ne tikai šodien pļavas festivāla laikā. Ja vairāk runāja nevis tikai par konsultāciju, bet arī varbūt par tādu nelielu finansiālu atbalstu, tad darām pļavu kopā ietvaros grantu projektā. Ir iespējams pieteikties arī nelielam finansējumam zālāju atjaunošanai, bet tāda nosacījumi ir šādi. Jūsu teritorijā ir jāatrodās Natura 2000 tīklā, un te ir jābūt kādam no arī prezentācijā minētajiem biotopiem, tātad tie ir sausie zālāju biotopi. Un tad, ja jūs atbilstat šiem kritērijiem, tad talkā jūs varat saņemt 600 eiro finansējumu uz pieteikto hektāru. Un pieteikt var līdz 5 hektāriem. Tātad jūsu uzdevums būtu pēc tam iesaistīt sabiedrību šīs talkas tapšanā, tā var būt sēklu sēšana, tā var būt invazīvo sugu izrakšana. Tātad šo finansējumu attiecīgi pēc tam var tērēt pēc jūsu ieskatiem sadarbībā kopā ar mani, kas arī tad varēs jūs nokonsultēt par to, kas tad ir tas, kas, manuprāt, jūsu zālē arī vēl būtu vajadzīgs un izdarāms. Un Latvijas dabas fonds arī piedāvā daudz un dažādus pļavu pasākumus, kuros vienmēr jūs satiksiet kādu ekspertu, kuram arī tāpat vien var iebakstīt sānā un pajautāt, kā tad ir ar šo lietu vai ar to lietu, un noskaidrot sev neskaidros jautājumus. Un Latvijas dabas fonds piedāvā gan atvērto pļavu dienas, kas starp citu vēl 2 tādas notiks šogad 2. un 9. augustā, gan Latvijas dabas fondam ir dažādas ainavu tūras, gan pļavās, gan pie upēm, gan mežos. Tā arī tiks rīkotas talkas, un es domāju, ka šogad arī varbūt tepat Rīgā vēl kāda no pilsētas pļavu talkām varbūt tiks uzrīkota. Kā arī pa laikam var redzēt kādu diskusiju un piedalīties diskusijās par dažādām tēmām. Un tad šo visu informāciju varat uzzināt arī Latvijas dabas fonda mājaslapā un sociālajos tīklos, jo tur tad arī šī informācija tiek izziņota, un tad varat arī pieteikties. Un vēl viena tāda interesanta lieta, kam var pieteikties un kur var iet mācīties, ir Latvijas lauku konsultāciju centra mācības. Tad, ja jums ir īpašumā lauksaimniecības zeme, tad jūs varat tiešām šos te LLKC kursus apskatīt. Un tieši runājot par šo te bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzību, ir 3 dažādu šo te lekciju tad sanāk 3 ciklos viņas ir iesācējiem un 2 ir jau tādiem lietpratējiem. Tātad par dažādām tēmām saistībā ar zālājiem un zālāju apsaimniekošanu un atjaunošanu. Un lai gan šobrīd varbūt par tādiem praktiskiem padomiem mēs īstenībā nerunājām tik daudz, bet tāds bija tas prezentācijas nosaukums, tad jau uz noslēgumu ejot, tad man arī ir pāris padomi zālāju apsaimniekošanā un atjaunošanā, kas es veidoju viņus tā, lai viņi nodara ikvienam. Vienalga, vai jums ir piemājas mauriņš, vai jums ir dabisks zālājs daudzos hektāros, vai jums ir traktors, vai jums traktora nav, tad tas nav tik svarīgi. Tātad padomi noderēs katram tīri, ko varbūt ikdienā ieviest, ko pat es pati jau dažreiz daru pat neapzināti. Tātad pirmais padoms. Vasarā somā turi pāris papīra maisiņus,
jo tu nekad nezini, kurā ceļmalā tu atradīsi kādu lielisku sugu bāzi, kur tu vari šīs sēklas savākt, lai tu vari pēc tam tās aizvest uz savu zālāju. Un, starp citu, es pati šovasar, nezinu, vai esat ievērojuši, bet ir ļoti, ļoti skaistas ceļmalas šogad. Vienmēr visas ir ļoti ziedošas un ļoti daudz orhideju šogad bija. Bet tātad es pati braucot pa Latviju no vienas pļavas uz citu pļavu, esmu pati piefiksējusi sev koordinātas ar atsevišķām vietām, kuras esmu redzējusi, ka zied lielzied vīgriezes lielā daudzumā, tieši ceļmalā, tātad pašvaldības teritorija, kas nav neviena cita īsti tāds pļavas īpašums un biotops, ko varētu nelegāli izmantot, bet tātad tiešām pašvaldības zeme. Tātad piefiksēju šīs koordinātas un tad zina, ka sēklu laikā tad ir jābrauc uz šīm vietām sēklas savākt. Tāpēc vienmēr papīra maisiņi man ir un es varu tā kā maģiski izvilkt no somas viņus vienmēr ārā un visus pārsteigt, ka vienmēr maisiņš man ir. Nākamā lieta, ko es jau no bērna kājas daru, sākumā gan es to darīju nepareizi ar ekspansīvām sugām, jo es vēl tās sugas nezināju, es ņēmu kamulzāles un timotiņus un plēsu sēklas un tad bārstīju pa pļavu. Tad lieta, ko es daru tagad, ir es tiešām izvēlos, kuras sugas es vācu, un ja es eju no pa pļavu no vienas puses uz otru pusi, es savācu tās lielzied vīgriezes sēklas saujā, un tad, kad es esmu aizgājis līdz tam pļavas otram galam, tad es viņus turpat arī izbārstu uzreiz. Tātad mēs tādā nedaudz mākslīgā veidā, bet īstenībā jau dabiski, jo mēs jau esam īstenībā dzīvnieki, ja tā skatās no tādas sistemātikas, tad mēs tās sugas paši savās pļavās vienkārši varam no vienas vietas aizvest uz otru, vienkārši veicot tādus ikdienas darbus vai pastaigājoties. Tālāk tāds mazs praktisks padoms par sēklu sēšanu. Tad ļoti, ļoti labi sēklas dīkst, ja mēs viņas iesējam kurmju rakumos un varam vienkārši ar roku iet to kurmju rakumu izlīdzināt. Līdz ar to būs arī līdzināka pļava un nebūs tātad laiku jākratās traktorā braucot pa šo pļavu. Un arī tātad šos te kurmju rakumus uzirdinot, mēs tās sēklas arī nedaudz apklājam ar zemi, līdz ar to putni viņas nevar apēst un vējš nevar viņas aizpūst kaut kur citur projām. Tad nākamais padoms arī no tādas manas dzīves, bet tātad pavasarī savu piemājas mauriņu pļauju vēlāk, nekā varbūt gribētos, vai vismaz kādu daļu. Jo varbūt, ka zālājā izaugs kaut kas tevi pārsteigs. Mūsu pašu saimniecībā mums ir bijis zālājs, ko mēs esam 20 gadus pļāvuši kā mauriņu ar cik 2-3 centimetru to zāles augstumu. Un tad vienā gadā mēs gribējām tur atļaut sniegpulkstenīšiem izsēties, jo likās, ka viņu paliek pārāk maz, un tad, lai tā kā palīdzētu viņiem, atstājām šo zālāju nepļautu. Un tas tā palika gan arī līdz Jāņiem, un tad mēs sapratām, ka mēs to zālāju vairs nevaram pļaut, jo tur aug naktsvijoles. Un tādā teritorijā, kur 20 gadus tiešām visu laiku ir intensīvi šī teritorija smalcināta, kādu mauriņus mēs pļaujam, tātad tagad jau kādus 5 gadus šī teritorija mums arī tapusi par tādu eksperimentālo dārziņu, kur mēs arī piesējam kaut kādas pļavu sēklas, un tur ir sastopamas un jau tāda dabiski augsnē bijušas ir gan zagušpirkstītes, gan arī naktsvijoles, un arī pīpenes arī uzradās no kaut kurienes. Tas nozīmē, ka sēklas augsnē dzīvo ļoti, ļoti ilgi, un tātad vienkārši jādod viņām iespēja ir izlīst ārā. Tad nākamais atstāja sēklu ievākšanās laukumus sava zālāja labākajās vietās, kas arī tātad jau ir tāds oficiāls padoms, bet to, protams, ir iespējams darīt jebkuram, vai tas būtu mauriņš, vai tas būtu arī zālājs. Lielākā saimniecībā tātad jāizvēlās labākās vietas, un tās vieta, kur mēs atstājam nepļauto laukumu, arī jāmaina. Satiecies ar kaimiņiem, lai arī pļavas var satikties. Un tātad, ja mēs domājam par to sugu daudzveidības saglabāšanu, tad mums ir ļoti svarīgi, lai no pļavas uz pļavu tās sēklas kustās un lai viņas migrē un lai viņas iet. Un ja mēs ar kaimiņu esam sastrīdējušies un viņš mums neļauj ne soli savā pļavā iebrist, tad kā mēs varam tās sēklas to migrāciju nodrošināt. Līdz ar to ar kaimiņiem ir jātiekās un ar kaimiņiem pa pļavām ir jāstaigā. Un tad arī var apzināt, kas jūsu teritorija apkārt ir vēl par biotopiem, kam viņi pieder. Un tad kopā aiziet un saprast, ar ko jūs varat padalīties viens ar otru. Varbūt vienam ir lielziedu vīgriezes, bet otram ir kalnu āboliņš, tad jūs varat samainīties un uzlabot abus divus zālājus kopā. Un ļoti, ļoti svarīgi ir pastaigāties pa savām pļavām,
Ir cilvēki, kas saka, ka viņiem ir bail, ka viņi negrib tur kaut ko nomīdīt, bet ticiet man, viena cilvēka iziešana caur pļavu reizi nedēļā, tai pļavai nekādu skādi nenodarīs. Bet ir jāapskata savas pļavas un ir jāapskata viņas dažādos gada laikos un dažādās sezonās un ir jāredz, kādi augi tur aug, lai saprastu gan, varbūt ir apsaimniekošanas vajadzības, kas ir jāpamaina, varbūt ir kaut kādas sēklas, ko varētu piesēt, jo jūs saprotat, ka jūsu zālājā šo sēklu nav. Un tagad arī jau pēc 24 gadu dzīvošanas šajos zālājos, kuros es arī ar ģimeni saimniekoju, šogad ir pirmais gads, kad mēs savos zālējos esam atraduši daguma dzagušpuķis, kas arī tādas ļoti retas un aizsargājamas orhidejas. Un mūsu zālājos aptuveni 10 gadu garumā katru vasaru nāk eksperti. Un viņi šajās zālājos ir bijuši un staigājuši, bet nekad šīs daguma dzagušpuķis mums nav atrastas līdz šim. Nu, lūk, un tāpēc pat, ja jūsu zālāji jau jums ir gadiem, katru gadu tomēr kaut kas jauns tur var parādīties un pārsteigt jūs arī šādā veidā. Un vēl viens padoms, vai varbūt fakts, ir, ka uzturēt daudzveidīgu zālāju ir lētāk, jo tātad, ja jūs pļaujat savu piemājas mauriņu katru nedēļu, tad, ja jūs šajā vietā izveidojat savu mazo dabisko zālāju, kas ir tātad savs biotops ar mazu zālīti 20-30 cm augstumā, jūs viņu mierīgi varat nepļaut. Jūs viņu varat pļaut 2-3 reizes gadā, tātad uz rudens pusi varbūt vairāk nopļaut, bet principā pirmo vasaras pusi jums nereizi nebūs pļaušana jāveic, jo zālājs neaugs garš un tad augsts, viņā varēs mierīgi staigāt pāri un nebūs nekāda problēma. Līdz ar to mēs arī nedaudz ietaupām šo te naudu, ar to, ka mēs apsaimniekojam un veltam savu laiku zālāju uzturēšanai mazāk, nekā tad, ja mums viņš ir tāds intensīvs šis zālājs. Un padoms, tāds jau nopietnāks, tātad, bet kas arī tāda iemesls, kāpēc ir jāpastaigās pa savām pļavām, ir tāds, ka ar šīm nevēlamajām sugām, vai tas būtu latvānis, invazīvas sugas, tātad, vai kādu no ekspansīvām sugām, ja jūs redzat, ka paliek vairāk vai parādās pirmais, tad jāiznīcina viņš ir uzreiz. It īpaši par latvāņiem runājot, kādreiz mēdz viena sēkla kaut kur uzrasties, latvānis izaugt. Protams, ja mēs viņiem atļausim izziedēt, tad tur parādīsies sēklas arvien vairāk un vairāk. Tāpēc svarīgi ir tikt ar to problēmu galā jau pašā saknē un strādāt pie tā, lai neļautu šīm sugām izplatīties, līdz ko mums ir iespēja un pēc iespējas ātrāk. Tad noslēdzošais padoms no manis ir esiet pacietīgi, jo zālāji prasa pacietību un nekas nenotiks tā uzreiz. Un ja kāds jau ir, piemēram, sējis savos zālājos dabisko zālāju sēklas, tad noteikti ir bijusi pirmā vilšanās, ka pirmajā gadā pēc sēšanas nekas tur neizaug un ne pēc kā neizskatās, bet tāpēc tieši tā arī ir. Ar zālājiem strādājot, jums ir jābūt pacietīgiem, arī atjaunojot zālājus, izmaiņas nenotiek vienas sezonas laikā. Visbiežāk tas tipiskais laiks ir 3 gadi, kad jums ir tiešām jāpagaida 3 gadi, lai redzētu, kā tas viss mainās un pārveidojās. Tas arī no manis šodien viss. Es gribēju pajautāt, vai jums kāds jautājums vēl? Jūs teicāt, ka dabiskajiem nogatavojot zālāju, kāds ir kaut kāds līdz 5 hektāri, bet kāds ir mazākais daudzums Latvijā? Lai pieteiktu? Lai pieteiktu, ja jums vispār ir lauksaimniecības zemes, tad jums, lai jūs vispār varētu kaut kādiem maksājumiem to pieteikt, jums ir vajadzīgs hektārs. Tad savādāk jūs LLKC un Ladā tur nevarat to iesniegt sistēmā. Bet, ja jums ir tieši dabiskie zālāji, tad jums pietiek jau ar 0,3 hektāriem kopumā, lai jūs varētu to savu biotopu pieteikt. Tātad zālāja viens gabaliņš, ko var pieteikt 0,1, bet kopsumā tad jābūt vismaz 0,3 ar biotopu. Jā. Kad ir tā pēdējā pļaušana uz ziemu, cik viņš augsts paliek tāds zālājs, jo viņš ir tādā pirmās teritorijā? Bet tas ir kā biotops? Tas vēlamais? Bet jautājums par to, kas ir vēlamais augstums priekš pļavas, ja? Pārāk liels viņš nekad nevar palikt, jo kūla nav vēlama, tātad līdz ceļgalam jau ir krietni par daudz, tātad 20-30 cm nevairāk. Tā kā visbiežāk tomēr to rudens pļaušanu veikt ir pēc iespējas vēlāk labāk. Un ja ir silts rudens, tad var gadīties, ka tā zāle, protams, ataug, bet 30 cm jau ir, es teiktu, tāda robežiņa. Bet tas ir... Nebūtu labi pavisam mauriņu pļaut, jā.
tādu nebūtu labi, bet ja jūs rudenī to zālāju nopļausiet tajā tipiskajā, 10 centimetru augstumā, tad jau tāpat tās kaut kas pa to rudeni attauks. Diez vai, ka jūs novembra beigās tikai pļausiet. Viņš sāk saukt, cik ātri apmēram pirms, piemēram, viņš ir krokusījies iet iekšā. To malām vēl kaut kāds ir. Viņš pāraugs? Krokusiņš? Es domāju, tā pļauja, kad viņa sāk mosties. Tā, kad mēs ejam kā eksperti zālājos, tad mēs tipiski, kad jau var redzēt visu kaut ko, tas ir parasti maija vidus, maija beigas. Tā kā maijā mums jau ir salīdzinoši kārtīga pļava parasti. Bet tāda pirmie auga un pirmā zāle, es jau teiktu, ka aprīlī jau ir lopi laižami ganībās bieži vien. Bet tas ir ļoti atkarīgs no vietas, kur jūs esat. Tas būs tāds individuāls gadījums, gan no augstnēm atkarīgs, no biotopa atkarīgs, no mitruma apstākļiem, tāpēc tādas vienas receptes nebūs šoreiz. Ja man ir pļava kurzeme, skaista jau, cik pareizi ir man paņemt kaut kādas sēklas no vidzemes, piemēram, no kaut kādas smukas zālītes, kas ir un viņa aizvest uz savu pļavu? Jā. Tas šis ir jautājums, kas Latvijā mums īsti ar likumu regulēts vēl nav, bet eksperti noteikti neiesaka no vidzemes vēst sēklas uz kurzemi. Ideālā gadījumā jūs tiešām ņemat sēklas no kaimiņiem, no sava novada, jo tuvāk, jo labāk principā, jo tātad mums arī sēklām ir šis ģenētiskais materiāls, un sēklas ir pielāgojušās arī dažādiem apstākļiem. Un lai gan varbūt tā ir tā pati pīpene, bet viņa varbūt kurzemē ir drusciņ citādāk, jo viņa ir pielāgojusies varbūt nedaudz siltākām ziemām un vēsākām vasarām nekā tā suga, kas būs vidzemē. Bet tad mēs negribam šo ģenētisko informāciju jaukt kopā, tāpēc no vidzemes uz kurzemi noteikti nevajadzētu, bet noteikti nevajadzētu no ārzemēm neko vest iekšā. Tad galvenais vismaz palikt tajos Latvijas robežās. Bija vēl viens jautājums? Jā, man jautājums ir, vai kāds atsevišķs koks arī tai pļavai traucē, vai tas nekas? Pļavai netraucē, pļavai tas arī varētu būt pat kaut kādā ziņā labi. Arī parkveida zālē, kas ir atsevišķs biotops, kur tieši šie koki ir svarīga tāda sastāvdaļa. Arī no tāda maksājuma viedokļa tie agromežsaimniecības elementi, kas ir tie atsevišķie koki vai krūmu, mazi pudurīši, ir atļauti līdz kaut kādai robežai, kas, ja nemaldos, bija 100 koki uz hektāru. Bet tātad atstāt var, tad jautājums ir vienīgi, vai jums interesē putni. Jo ar putniem ir ļoti sarežģīta šī situācija savukārt, jo ja mums ir mazie dziedātāji putni kaut kādi, tad viņiem tas krūmiņš vai kociņš ir svarīgs, lai viņi tur var apsēsties, lai viņi var padziedāt, lai viņi var tur atrast tur kaut kādu savu draudziņu tajā kokā vai krūmā, bet ja jums ir palieņu zālājs, piemēram, kur varētu dzīvot ķikuts vai griezes, vai tātad šie putni, kas liksdo uz zemes, tad viņiem tas viens koks varbūt tas liktenīgais, kas nozīmē, ka viņš tur nedzīvos. Jo tātad tajos kokos sēž parasti plēsīgie putni, kas tad labi var novērot to teritoriju, un tad viņi var tos arī putnu mazuļus noķert. Tātad no pļavas un auga viedokļa ļoti pat labi var būt kaut kādā ziņā. Tas, ka koku nav slikti, bet tas, ka koki ir arī nepavisam nav slikti, bet putniem gan tas ir tātad jāpavēro, kāda ir jūs tā pļava un uz ko jūs vairāk spiestu tajā putnu virzienā. Jā. Pirms reģistrēt ladā, tad ir vajadzīgs tas eksperta apstiprinājums. Jums nebūs ko reģistrēt ladā, jūs pats to nemaz nedarat, tad jums vajag eksperta kartējumu, tātad šo anketu izpildītu. Anketu eksperts iesniedz dabas aizsardzības pārvaldei, un tad dabas aizsardzības pārvalde automātiski visu informāciju atdod ladam, un tad lads informēs jūs caur datubāzēm visām, ka jums ir iespēja šo teritoriju pieteikt maksājumiem. Jā. Dabiskajās pļavās dzīvo tie spānieši kailgrieži, vai viņiem patīk tā vide? Es teiktu, ka vairāk nē. Man kaut kā pašai gribētos teikt, ka Spānijas kailgrieži vairāk ir pilsētvidē, vairāk dārziņos.
Bet, protams, ka, ja mums ir blakus mājas un kur dārzā viņi ir, tad droši vien pļavā viņi arī ieies, bet es teiktu, ka salīdzinoši mazāk un arī tādos dabiskos zālājos, kur cilvēki ir retāk, tur ir daudz vairāk putnu un daudz vairāk visādu citu organismu, kas ar tiem gliemežiem var tikt galā. Manā pieredzē es gan es teikšu, tiešām visbiežāk braucu uz tādiem izteikti dabiskiem zālājiem, kas ir diezgan lielās teritorijās, nevis piemājas pļaviņās, bet neesmu sastapusies ne ar vienu Spānijas skaļgliemezi dabiskā pļavā līdz šim. Tā kā, no manas pieredzes sakot, ka viņiem tur īsti nepatiks tomēr. Jā. Vēl kāds varbūt pēdējais? Lūk, ja vairāk tad jautājumi nav, tad, vai ja parādās kāds jautājums vēlāk, tad ir visas iespējas mani atrast pēc tam oranžajā teltī vai mitrā tajā standā, kas ir tātad kaut kur es šodien visu dienu vēl būšu, un tad arī visus pļauju jautājumus arī tad vēl varēs uzdot visas dienas garumā. Tā kā paldies un tiekamies pļavās!